iekšā. Nāc iekšā. Ciemiņi atnākuši. Čau, es jau tevi gaidīju. Nu, paldies jums, ka esat atnākuši. Iekārtojieties lūdzu ērtāk. Un tad sākam. Nu, labvakar vēlreiz. Ceru, ka esi iekārtojies ērti. Paldies tev par to, ka esi atradis laiku atnākt šodien uz mūsu pasākumu. Mūsu pasākumu šogad sauc Patiesās krāsas un ne tikai Linds. Varbūt tu gribi zināt, kāpēc. Ne tikai Linds, tas ir tam dēļ, ka mūsu radošajā darbnīcā jau labu laiku bez Lina ir atrodams vēl citas lietas. Un kāpēc patiesās krāsas? Tāpēc, ka mēs visiem materiāliem cenšamies atrast košas, izteiksmīgas un spilgtas krāsas. Īsumā pastāstīsim, ko tu šovakar varēsi redzēt. Protams, mūsu tērpi linolādes. Protams, kā jau 3. gadu ar rotām mūsu tērpus paspilgtinās Uģis un Gundaga Dravs. Mēs jau uz otro skati esam atraduši ļoti labas, spilgtas un krāsainas pasteliņas, kuras gatavo meistars Alberts no uzņēmuma Jete. Mēs saviem tērpiem kombinēsim klāt mājas, sējāmas ieles, polimērrotas. Lai tās būtu pilnīgs, mums ir starptautiskā skola make-up. Un mātu sakārtojums būs no ļoti forša salona Marvins. Modeļi būs īsti cilvēki, kas to dara vienreiz varbūt savā mūžā un to dara tā kā māk. Tā kā neesiet ļoti kritiski, bet pieņemat to, kā ir. Muzikālais noformējums, kā jau ierasts, būs no studijas Lauska un ierakstu studijas Upe tuviem un tāliem. Bet šogad jauninājums būs tas, kad būs arī dzīvēs dziedājums. Mūsu draugi, tautas mūzikas grupa Laiksne un mūsu, teiksim, jau sen iedarīgs radošajā darbnīcā cilvēks Laima Jansone. Šovakar mēs savu pasākumu organizējam tādā ļoti interesantā vietā, kuru saucās H2O6, jeb Ūdens iela 6. Šī ēka ir piederoša Risevas, jeb Rīgas starptautiskās augstskolas mediju centram. Kāpēc mēs šoreiz esam šeit? Tas nav tikai tam dēļ, ka šī ēka ļoti labi spēja parādīt un iznest mūsu lietas, sadar ar mums kā cimds ar roku, nes līdz sev gadsimtu informāciju, tai pašā laikā ir ļoti moderna un iederīga 21. gadsimtam. Ir tā, ka es jau 2. gadu esmu starptautiskās augstskolas studente neklātienē. Risebā es meklēju atbildes uz, teiksim, jautājumiem, kā interesantu, radošu ideju padarīt par dzīvotspējīgu biznesu. Nu tad sākam!